Sveiki! Tā saucamajiem sabiedriskajiem medijiem, ja patiesībā vienotības vēža valsts propagandonu, televīzijai, radio un interneta portālam 2024. gada Latvijā ir 3 pamata funkcijas. Slavināt visu, uz ko norāda saimnieki no vienotības vēža, nomelnot, apkarot visus tos, kas pret šo vēzi iestājas, un piesekt visus tos noziegumus un kaitniecību pret valsti un tās iedzīvotājiem, ko veic šī vienotības vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku noziedzīgā tīkla dalībnieki. Vakar Latvijas televīzijā mēs redzējām trešo, proti propagandons Gundars Reiders televīzijas raidījumā Līda vai no ādas ārā, lai tikai neuzdotu nevienu nepareizu jautājumu nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadītājam, blēdim un zaglim Martinam Gausam. Lai tikai nepajautātu neko par to, kādā melnā caurumā īsti ir iebērts 500 miljārdus Latvijas nodokļu maksātāju naudas, kādā veidā ir paredzēts turpmāk uzturēt šo finanšu piramīdu, kādā veidā ir paredzēts atdot, kaut, protams, nav paredzēts, visus tos 100 miljonu ātro kredītu, ko ar šī te vēža svētība ir paķēris Martins Gauss un viņa kompanjoni, un tā tālāk un tā tālāk. Rezultāts droši vien ir saimniekiem apmierinošs. Zaglis, blēdis un nekauņa, kurš 13 gadu laikā tā arī nav spējis iemācīties vietēju aborigēnu valodu, Martins Gauss, varēja stāstīt visu, ko vien vēlas. Un propagandons Gundars Reiders, lai saglabātu savu vietu pie silas, žēlīgi piebalsoja. Pēc šī raidījuma jūs zināt vienu versiju par to, kāda spīdoša nākotne gaida Nacionālo aviokompāniju. Es jums pastāstīšu citu versiju. Tas ir, protams, mans personiskais viedoklis, kas balstās uz manu dzīves pieredzi, uz manām zināšanām par Latvijas valsti un par to čekistu komunistiskās partijas darbinieku un oligārhu uzturēto noziedzīgo mafiozo tīklu, par kuru pirms 6 gadiem brīdināja drīz pēc tam, neskapēc ņēmusī un nomirusi Juta Strīķa. Un tātad, mans viedoklis ir tāds, ka visiem tiem nabaga labticīgajiem cilvēkiem, kuras nākošo gadu ir sapirkušies Air Baltica biļetītes par naudu, kas ir krietni zem jebkuras pašizmaksas, nevajadzētu ļoti paļauties, ka viņi šajos lidojumos patiešām aizlidos. Un ja aizlidos, tad vai tie vraki, kas uz to brīdi būs Air Baltica rīcībā, vai Air Baltica funkciju pārņēmēju, vai tie vraki vispār spējas tikt līdz gala punktam un atpakaļ. Īsi un skaidri, mans viedoklis ir tāds, ka jau pirms plus mīnus gada Martins Gauss ar saviem kompanjoniem saprata, ka spēlīte ir beigusies. Ka viņam ir palicis, pāris augstākais 3 gadiņi, pēc kuriem viss beigsies. Viņa būvētā finanšu piramīda sabruks. Un likumsakarīgs bija lēmums pirms šīs sabrukuma pakampt vēl visu, ko vien var. Tas arī ir ticis darīts. Ir paņemts viens milzīgs ātrais kredīts uz fantastiskiem neatdodamiem procentiem. Ir paņemts otrs ātrais kredīts visticamākais, lai nomaksātu tekošos rēķinus un pirmā ātrā kredītu procentus.
Visticamākais tas nebūs pēdējais, ja tikai Blēdim un Zaglim to vēl ļaus. Ir nepārtraukti, kā jūs paši esat pamanījuši, mēnešiem rīkota viena biļešu izpārdošana pēc otras. Biļetes uz nākamo gadu ir tirgotas par fantastiski zemām, neiespējami zemām, zem jebkuras pašizmaksas zemām cenām. Ar vienu vienīgu mērķi, lai savāktu pēc iespējas vairāk naudas no stulbajiem Latvijas aborigēniem. 1,5 miljardu un tad vēl nedaudz, un tad vēl nedaudz. Šie stulbie nodokļu maksātāji ir iemetuši Air Baltikā pateicoties vienotības vēzim. Vēl 100 miljonu viņi iemet paši, uzķeroties uz šīm te lētajām biļetēm. Akumulēto naudas summu visticamākais. Blēdis un Zaglis Martins Gauss kopā ar saviem kompanioniem aizslidinās pa saviem kanāliem. Tālāk un vēl tālāk. Līdz, protams, pats ar saviem kompanioniem bešā nepaliks. Jo lielāka nozaktā naudas summa, jo lielāki procenti tiem, kas to ir spējuši, kas šo zādzību ir spējuši noorganizēt. Un tad vienā dienā, kad šī diena būs, es, protams, nezinu. Vai kaut kad nākamgad, varbūt aiznākamgad. Pienāks brīdis, kad izrādīsies, naudas vairs nav. Tas tā notiek ar visām finanšu piramīdām. Naudas pēkšņi vairs nav. Šajā gadījumā naudas pēkšņi vairs nebūs ne algām, ne degvielai, ne tehniskajām apkopēm, ne lidmašīnu līzingam. Jo, kā jūs labi zināt, ne jau Air Baltics ir smuko jauno lidmašīnu īpašnieks. Ne tuvu nē. Un šajā brīdī, kad iestāsies krahs, pēkšņi izrādīsies, ka no Martina Gausa vairs nav palicis ne smakas, tāpat kā no visiem viņa kompanioniem. Protams, daži idioti, kam būs atmesta sviestmaizīte, būs atstāti par grēkāžiem. Un ar to šī pasaciņa būs beigusies. Latvijas valsts un stulbie nodokļu maksātāji un stulbie lēto biļešu kārotāji būs kopā pazaudējuši kaut kur ap 1 miljardu eiro. Salīdzinot ar Air Baltikas afēru, nemaz nav tik daudz. Un te jūs varat jautāt, protams, kāpēc tas netiek pārbaudīts? Kāpēc tas netiek izvērtēts? Kāpēc tā vietā, lai Air Baltiku visos iespējamos veidos pārbaudītu, auditētu, novērtētu finanšu plūsmas, izsekotu to gaitas? Galu galā mums ir visādas interesantas iestādes, mums ir sābi, mums ir knābi, mums ir finanšu izlūkošanas dienesti. Mums ir prokuratūras, mums ir nodokļu policijas, kas tik mums nav. Varbūt jautā, kāpēc neviens par ko tādu pat nemēģina interesēties? Kāpēc tie 100 miljoni, kas jau ir zaudēti, netiek ņemti vērā tāpat kā tie 100 miljoni, kas visticamākais vēl stāv priekšā? Un atbilde jau atkal ir Jutas Strīķas teiktajā, ko es vēlreiz atkārtošu. Latvijā eksistē čekistu, bijušo komunistiskās partijas darbinieku un oligarhu uzturēts noziedzīgs mafijos tīkls, kurā darbojas neskaitāmas tiesību sargāšanas iestāžu, amatpersonas, mēdīju pārstāvji, ierēģi, politiķi un tā tālāk un tā tālāk. Tieši to, ka šī te Air Baltika finanšu piramīda un megazādzība notiek mūsu acu priekšā, vienu Stukānu, Grišinu un vēl visādu nepamanīta, un citu, tai starpā valsts propaganda un valsts televīzijas darbinieku piesakta, uzskatām rāda, kā šis te noziedzīgais mafiozais tīkls darbojas. Visu labu!